Tātad, čau visiem! Šajā video es jums izstāstīšu, kā var iegūt 75 eiro par brīvu. Ar iegūtiem eiro var darīt, ko grib, sūtīt atpakaļ uz banku vai tālāk uz kaut kādiem citiem bitcoin makiem vai vienalga. Un tur nav nekādi ierobežojumi. Citi domā, ka tie ir kaut kā tā kā, teiksim, pokerā kaut kur reģistrējās, tad arī iedot bonus, bet ar viņu neko nevar darīt, ar viņu var tikai spēlēt, bet šeit tā nav. Tur arī ir pamācība izveidot, kurā var redzēt visas transakcijas, kā kur kas staigā, uz banku atpakaļ, uz citām lapām, un tur nekāda problēma nav. Tātad izstāstīšu sīkāk, ar ko nodarbojās šī lapa, kas ir tik dāsna, kas dod mums 75 eiro par katru piesaistīto cilvēku. Tātad viņi nodarbojās ar bitcoin tirzniecību, un es viņu sauktu par bitcoin banku. Tāpat kā naudas banka, tāpat arī ir bitcoin banka. Tiem, kas nezin, kas ir bitcoins, bitcoins ir digitālā valūta, kas ir līdzīga eiro, dolāram. Viņa nav fiziska, viņa ir virtuāla valūta. Viņa ir radusies 2009. gadā. Tiem, kas grib tur sīkāk par to bitcoinu kaut ko uzzināt, ir pilni YouTube ar visādiem video. Droši ejiet skatieties. Ļoti interesanta valūta, koncepts interesants, nav banku starpniecība, transakciju maksas arī ir ļoti zemas. Interesants projekts. Kurš tad cits strādā jau. Es tur darbojos jau pāris gadus ar viņu un ļoti patīk. Visi domā, ka arī par brīvu nekas nav. Un šī gadījumā ir par brīvu. Tu varat ticēt, es vēlāk parādīšu. Man ir pašam atvērta lapa vaļā, kurā jūs pēc tam redzēsiet mans bonus un izstāstīšu visu, kā to var iegūt. Šo lapu jau pats darbojos, kad pusgadu jau. Ļoti patīk, starp citu tā ir igauņu lapa. Igauni ir izveidojuši un ļoti patīkama ērta. Arī uzņēmējiem tur ir speciāla sadaļa, kur var integrēt bitcoin maksājumus savās mājaslapās. Labi, tad sāksim par to, kā iegūt to 75 eiro. Pirmais ir jāpiereģistrējās. Piereģistrēšanās noteikti caur ielūgumu linku. Es nosūtu ielūgumu linku un tad reģistrējamies zem manis. Tālāk būs vajadzīga ID karta, pase vai tiesības. Viņi būs jāverificē. Tā būs jāverificē jūsu personība. Un viņu var ieskanēt, viņu var nofotografēt, viņu var arī likt pie webkameras, bet jābūt diezgan normālai tai kamerai. Tur nevis tā, ka tur knapi redz seju, kad runā pa Skype. Tāda gluži nedarēs. Visvieglākais variants ir telefons, un tagad telefonos ir diezgan ok kameras, un vienkārši nobildē no abām pusēm. Ja tā ir ID karte pasta, tad vienkārši atver un nofotografē un uploado un visu. Tālāk būs nepieciešams verificēt vēlreiz savu personību, nosūtot eiro līdz 2 eiro, kaut kādu random skaitlītu, tur eiro 12, eiro 13, eiro 21, eiro 44, vienalga kaut ko uz viņu kontu. Tādā veidā verificējot, ka jūs tur neesat Pēteris, Jānis vai Anna vai kāds cits. Un tad viņi saprot, ka tas esat jūs. Tad, kad tas tiek izdarīts, jūsu konts ir pilnībā aktīvs, jūs varat ar viņu tur tirgoties, tur pirkt bitcoinu, pārdot bitcoinu, sūtīt kaut kur citur. Un tie apjomi arī ir lieli, ko jūs tur varat spēlēties. Tad tālāk. Kā es daru, tad, kad tas cilvēks ir aizskaitījis to eiro, kaut kādu pāri eiro, to summiņu. Nākošā dienā viņam atnāk e-pasts, ka viņš tur ir verificēts, visi baigi forši. Tad es šim cilvēkam aizskaitu 100 eiro. 101, 102, 106, vienalga arī kaut kādu atkal random skaitlīt virs 100 eiro. Paši izdomājam kādu, lai nav vienādi. Tālāk šis cilvēks paņem to summu, ko es viņam aizskaitīs, pārskaita atkal uz Coinbase.
uz to tirgotavu Bitcoin banku. Un tajā brīdī, ka viņam viņi ienāk, viņš veids darījumu. Viņš par tiem visiem eiro, kas ir virs 100, nopērk bitcoinus. Tajā brīdī, ka viņš nopērk tos bitcoinus virs 100 eiro, es dabūju bonus 75 eiro. Kas ir pietiekami liels bonus un ļoti patīkams. Un tad mēs daram tā, kad atstājam tos bitcoinus, tas cilvēks, kas ir nopircis, mēs atstājam uz dienu, un pēc tam nākošajā dienā viņš vai nu viņus pārdod atpakaļ uz eiro un atskaita sev uz kontu atpakaļ, un attiecīgi pēc tam atdod man atpakaļ, vai arī otrs variants, viņš atskaita man viņus bitcoinos, kaut kur uz manu kādu adresi, ko es viņam iedodu, un tālāk tad es tiek pats galā, kā es viņu tur dabūnu atpakaļ uz banku vai vēl kaut kur, jo ir ļoti daudz metodas, kā to izdarīt. Tālāk, tad, kad aizmirst pieminēt, jā, kad veic to maksājumu bankā, bija dažiem problēmas. Es varu teikt par Svetbanku, jo es laikam sūtīju no Svetbankas, es nezinu kā citās bankās, droši vien ka līdzīgi. Ir jāpaņem starptautiskie maksājumi, nevis vietējie, ļoti bieži uzspiežās uz vietējiem, un tad nevar neko aizsūtīt, nevar saprast, kāpēc. Tad spiežam starptautiskie maksājumi, tad recipient IBAN ir konta numurs, uz kuru jāsūta. Šis viss ir konta numurs. Tālāk būs saņēmēja vārds, tas ir recipient name, ir Coinbase, šis ir recipient name, saņēmēja vārds. Tālāk būs saņēmēja adrese. Es lieku parasti bankas adresi, bet ir likts arī otrs un arī strādā. Otra adrese, recipient adrese ir likta. Tad ir Swift bits, to arī nevar aizmirst ielikt. Un pats svarīgākais šajā visā ir tas, kad šis ir jāliek informācija saņēmējiem. Ja šo neieliks iekšā, tad viņi nezinās, uz kuru kontu tālāk nobīdīt to naudu, ko jūs esat ieskaitījuši. Šis ir unikālais jūsu identifikators. Uz šo tieši nesūta, tas ir manējais, sūtat uz savējo, jo katram viņš ir savādāks. Tad jau viss, tas darījums notiksies. Vēl viens variants ir, kā var dabūt tos 75 eiro, kad nevis es iedod to 100 eiro, bet tas cilvēks pats paņem aizsūta savus 100 eiro, es dabūnu, piemēram, tur 75, mēs varam tad tur runāt par kaut kādām atlīdzībām, es tur, piemēram, iedod, maksimums 25 eiro, ne vairāk, jo ir izveidotas video pamācības, ir izveidotas PDF pamācības, kurās viss ir ļoti sīk aprakstīts, un ja šis cilvēks ir ar mieru izdarīt to, lai es dabūnu to bonusu, es ar mieru dalīties šajos materiālos, kurus pēc tam viņš var izmantot tālāk. Dodot citiem cilvēkiem, liekot formos, liekot vienalga, kur, ja, un darbojoties. Vislabākais veids, kā to izstāstīt cilvēkiem, ir izdomāt, kuram tu gribi to stāstīt, uztaisīt kaut kādu sarakstiņu un vienkārši uzzvanīt. Es mēģināju Facebookā rakstīt draugos, un vēl kaut kur rakstīs, ka tas ir galīgi garāms, teikšu uzreiz, neviens neko nesaprot, visi domā, ka tas ir kaut kāds tur schēmas, tur piramīdas, tur tajā brīdī, ka to visu izstāst telefoniski un rodas kaut kādi jautājumi, uz kuriem es varu atbildēt, tad uzreiz pēc brītiņa, jā, davai, taisam, viss baigi forši, davai, viss notiek. Ja to ieliek kaut kādā Facebookā, vienkārši tā interese ir ļoti minimāla, tāpēc pievērsos video, jo video cilvēks skatās vairāk nekā grib lasīt, piemēram, to es arī novērojis. Pa lielam nopelnīt ir ļoti daudz bonusi jau, varu parādīt, ja, kā tas izskatās. Izskatās šādi, kur ir viens bonus, kur ir vēl divi, kur, katru dienu pa lielam ienāk. Aizvakardien bija ļoti patīkami, ja pusotras stundas laikā ienāca 5. Tas bija ļoti forši. Jā, šī ir lieliski iespējams nopelnīt, tāpēc es domāju, ka jums to vajadzētu izmantot. Šis ir kaut kas nebijis, es ļoti ilgi darbojos
pa internetu un meklēju, kā var nopelnīt, un šis ir tiešām visvieglākais veids, ko es esmu redzējis. Visi citi tur sola kaut kādus tur debesu brīnumus, bet visur ir vajadzīgas investīcijas. Šajā gadījumā nav. Pa lielam tie 100 eiro varbūt, bet viņi ir kustībā uz 2-3 dienām, un pēc tam viņi stāv jūs kontā. 2 reizes izdarat to, un jums jau ir tie bonus eiro, ar kuriem jūs tad varat manipulēt un neaiztikt vairs savējos. Piemēram, man jau vairs kontā naudas vispār nav, man visu laiku apgrozās jau ļoti daudz simti, un forši katru dienu nāk iekšā naudiņa, un darbojamies tik. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši varat rakstīt, sazināties ar mani, un lai jums veicās, meklējam cilvēku.